Loba dīna. Asociacija Pūgas agronoms. Es jūs pīstrūdo par matinu tolītē. Tātad, šogad mēs sokam ar jaunu rubriku. Tagad veicināsim, kas sāk Pūgas locīti. Ko mēs tī rodēsim, stostēsimies? Nu, tī mēs stostēsim par to, kā izsokās jauniešu gods un par kādas aktivitātes visam paredzētas. Da, aizīt. Tātad, gadu mēs izsokam tradicionāli ar jauniešu sadraudzības vakaru. Šoreiz jau bija izrudus daudz vairāk jauniešu, kā citu gadu, kas mēs ļoti, protams, priecēja. Bija gosti, Rēzeknis. Nu, Jūžas. Baļtinovas bija. Nāfrāņiem. Kuriem vēl bija? Dricaņiem tažu bija. Dricaņiem. Protams, ka mēs poši bijām novada jauniešu kuplats skaitā. Kā bija? Es domāju, Jurka vakars izdevi arī teigi labs izdevīs, sirsnīgs. Un ceru, ka gosti sajūta to īpašu kursos novada, tādu draudzīgu un vismīlīgu goru. Da, viņos sakot, man liekas, ka bija kosti. Bildes. Tātad, februālis izsokā ar Ilu Vingroto sacensībām, kas bija jau otros mūsu novada. Bija arī gosti no citim novadam, dalībnieku bija pietiekuši daudz. Puiši, kā parasti cīņās, līdz galam atdeva pēdējos spēkus, svīdrus, tā lai rezultātu labāku parodās. Kā saka, spēks. Un, protams, vēl paldies Melnavas puišiem, kas izrāda iniciatīvu un ļauj tam sacensībām notikt jau otro gadu. Paldies, Zāņa. Kadri daži. Vai nebija komandai Plieskavā? Mēs februāļa vadā bijām nobraukuši uz Pskovu, tā saucamu paspēlēt volejbolu. Projektu ietvarus, ko ir izstrādājis Latgales reģionālo attīstības aģentūra. Tātad, neko mēs darām, mēs pušus azalasām, mīrīgi aizbraucam, atsapūsti paspēlēt. Turējāmies pretī visiem, bet mēs jūs attādi visiem. Bet nekas, guvām daudz pieredzes pret profesionāliem klubiem. Tā kā mēs poši laimīgi. Bildes. Atgriežoties no Plieskavas, puiši aktīvi ķeras pie Zūles turnīra organizēšanas, kuri šoreiz sasniedz ar rekordu lielu apmeklētāju skaitu. 56 gabali tā kā. Nopietni. Un Jūras dzirdēju, ka tie izmaiņas baigos. Tīši tā, šogad mēs taisīsim katrs pusnes būs savā pogastā, Korsavas novada. Ne tā, kā pagužu, tā visi bija Korsavā. Itū gadu mēs sokam ar Sēļņovas pūsmu, nokšīs bijis. Es neatklāsim kur, bet vispār gada garumā bijis pūsmi gan Mežvedos, gan Mērdziņi, gan Melnavas Galašovas apvienotīs pūsmas, pēdējais bijis. Korsavā? Da, fināls viss Korsavā. Klau, atceries, kādi pateikumi ziņu mēs saņemam februārī? Mēs jums īstenībā daudz saņemam. Pošu pateikumu, ko laikam bija teikā, piemēram, Pīnots Zinagās un nominēti Latgales kultūras gada balvai Boņuks 2012. Mēs gandarīti pateicīgi izradām gada balvā. Pasaukumos bija vienkārši ideāls gandrīz, lai mēs tātu vēl vairāk. Šogad tas jau bija 5. jubilejas sezonas gada balvai. Un kā Kristāvs pasaukumam Gundis Rasīvs sacīja, ka tas ir bērns, kas jau var sākt staigot. Par to viņam novēlam 2 ceļus izstaigot. Paldies! Dažas bildes. Un tad citu, viņam bija te īspēja pasniegt balvu kultūras mecenātam galvenajam. Malacēs, Jūra! Cīši pateikama ziņa ir Pūgas bunkrā atklāšana, kas atcerūdās Korsavas mazās školas pagrabā. Tad ir pieejams dažādas fišiškas, Jūra. Jā, mēs varam gan slidus asinot, gan iznomot tūsu, pēc tam var izmantot blokus esošais lidoto, kuru mēs pat arī apskaņojam, tik skaņu. Arī mūzika tagad. Dažas bildes. Jā. Un svarīgākais pasākums ir Korsavas mūdu hokeja turnīrs. Jūra, kāda tīgo? Pīzataļā 4 komandas, Korsavas
veterāni, kursos juniori, bērnos komandai puiši no sērnos bērni. Tātad gos projekti forši, kā ir hokeja, ašanis, svītri, emocijas. I tā to bija pēc tam arī konkursi, iz otrumu, iz pieredze, iz skilu. Bija jātur pavadīt pēc pusdienām, protams, laiks varēja būt labāk, bet tas nekās īstenībā nekad netraucēja. Tātad tā, čempioni palika Vītei, kursos senioru komanda. Bildi. Jur, jā, tas apgrēm. Dirkam. Nu, ko dirkam un cimdus ņem. Sēsdiņ, visi kūpā, visas saimis atsapūsimies, atvadīsimies no zīmes. Aiz Valnos stadionu pie vecos aizprādis. Kādi vīnāti cimdu prāda? Tātad tī, mēs esam bijis plaša programmā pasaukuma. Notiks distanču striepošanas sacensības, varat izrādīt jau pīsasacēt. Vēlāk bijis skulptūru paralēli bijis skulptūru veidošanas konkurss, kas nīks nebūs slēpnos to sēmi vērtēsim. Bijis arī izbraucīņā sniega motociklu, bijis piemēram gan lielam, gan mazim, tā kā varat bārnus, paņemt bābuļies. Nu, tā kā man liekas, ka būs baigi labīs pasaukums. Inês, tā bija? Jūr, nu kas tas par jautājumu? Saimniecis bija savorējušas karšēgu zupu iz siltu čaju. Kā ir zupā? Jūr, nezinu, tad jau redzēsim. Labi, okru pasaukums. Gaidītis tā kā būtu toreiz arī viss. Dēļ to itāju voceļietē līkam voceņu.